NASA zinātnieki ir pacentušies, lai vēsturē varētu ierakstīt dienu, kad Leonardo da Vinci mākslas darba galvenā varone Mona Lisa nonāktu uz Mēnesi. Veids, kādā NASA to panāca, nav nemaz tik sarežģīts. Zinātnieki izmantoja lāzera tehnoloģiju, lai veiktu eksperimentus, tādējādi pārbaudīdami, vai lāzera signāls spēja nonākt ar lunārās zondas LRO palīdzību uz Mēnesi, kas ir 240 000 jūdžu attālumā. Šis eksperiments ir beidzies veiksmīgi, lai arī Monas Līzas attēls uz Mēnesi bija redzams ne īpaši labā kvalitātē. Lielbritānijā novērots, ka sociālie tīkli kā Facebook un dažādas online spēles radikāli maina cilvēku uztveri par to, kas viņš ir un kāda ir viņa vieta pasaulē. Lai arī šķiet, ka sociālie tīkli un 21. gadsimts ir komunikācijas laikmets, tomēr socializējoties internetā novērota tendence, ka cilvēku grupas un kopienas kļūst mazāk saistītas to dalībnieku vidū. Taču skatoties no otras puses, mobilajām ierīcēm un sociālajiem tīkliem attīstoties, cilvēku grupas, kuras ir atšķirīgākas, pateicoties šādai attīstībai, ir vieglāk mobilizējamas. Ķīnas multinacionālais elektronikas ražotājs Lenovo laiž klajā klēpdatoru, kurā ir Google operētāja sistēma ierastās Microsoft vietā. Lenovo klēpdatora ThinkPad X131e Chromebook dizains veidots kopā ar skolu administratoriem un skolotājiem. Ierīce ir viegli kontrolējama ar mākoņu tehnoloģiju palīdzību, un tajā ir liels skaits izglītojošu aplikāciju. Runā, ka 26. februārī ārzemju skolās būs pieejams šāds klēpdators, kuram ir 11 colu liels ekrāns ar webkameru, 3 USB ieejas, kā arī HDMI un VGA ieejas.